Iepriekšējos raidījumos mēs jau stāstījām par iespējām Latvijas biznesa koledžā apgūt uzņēmējdarbību un tieslietas. Bet nākamajā sižetā mēs varēsim ielūkoties, kā norisinās izlaidums. Viena no galvenajām Latvijas biznesa koledžas priekšrocībām ir iespēja iegūt ne tikai teorētiskas, bet galvenokārt tieši praktiskas zināšanas, lai studenti pēc absolvēšanas nejustos kā augstā ūdenī iemesti. Tieši tāpēc, piemēram, tiesību zinātņu studentiem daļa nodarbība notiek tiesas zālēs, kur tiek izskatītas konkrētas un pavisam reālas lietas. Tādējādi topošie tieslietu speciālisti jau studiju laikā pierod pie darba atmosfēras. Mazsvarīgs nav arī fakts, ka skolā ir samērīga pasniedzēju un studentu attiecība, kas nozīmē katram studentam iespējams veltīt vairāk laika. Katram kolektīvam ir savas tradīcijas. Jā, teiksim, šeit ir ļoti brīvas, cik brīvas studentam ar pasniedzēju, ja? Pirmkārt, viņi nav ļoti daudz to studentu, ja? Katram pasniedzējiem ir 20, ja? Cilvēki vieglāk strādāt nekā ļoti lielās grupās. Var ar katru aprunāties. Turklāt, ņemot vērā faktu, ka ļoti daudzi studenti nevar atļauties veltīt 4 vai vairāk gadus tikai mācībām, patīkama ziņa ir tā, ka Latvijas biznesa koledžas diploms iegūstams vien 2 gados. Aizņemtākajiem tiek piedāvātas studijas vakara nodaļā, neklātienē vai pat neatejot no datora, izmantojot tālmācību. Jau veselu gadu mēs realizējam nevisai raksturīgas Latvijas studiju procesam tātad izglītību, kā saucās tālmācības. Tas tika darīts tāpēc, ka, diemžēl, mūsu ekonomiskā situācija valstī spiež daudzus jauniešu braukt prom no Latvijas, meklēt darbu ārpus dzimtenes, bet viņi negrib pamest studijas, viņi vēlas turpināt. 2 gadi paskrien ātri un pirms skaistā tērpā un ar lepnumu sirdī doties pēc sava diploma, ikvienam studentam nedaudz jāiespringst, lai veiksmīgi nokārtotu sesiju. Tās laikā studentiem pieejamas gan padziļinātas konsultācijas pie pasniedzējiem, gan kvalitatīva bibliotēka, kur meklēt atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Es neteiktu, ka sesija ir tas saspringtākais laiks. Redziet, mācību process īstenībā ir radošs process, un tad, kad viņš notiek, Katram tas ir individuāli. Vienam tas ir svētprings, viņš neko nav darījis visu semestri, un otram tas ir gandarījums par paveikto darbu. Viņš saņem pozitīvas atziņas un atpūšās. Ik gadu novērojams, ka izvēlētās diplomdarbu tēmas atspoguļo situāciju valstī, tāpēc šogad ļoti daudz darbu bija veltīti tam, kā uzņēmumi izdzīvo krīzes apstākļos un kāda stratēģija palīdz ne tikai noturēties virs ūdens, bet pat piesaistīt jaunus klientus un attīstīties. Lielākā daļa mūsu studenti strādā, līdz ar to arī visi darbi ir ļoti praktiski, ļoti aktuāli, un es ceru, ka ļoti liela daļa varēs šos darbus izmantot arī praksē savos uzņēmumos. Pēc skolas beigšanas absolventiem pavēras ļoti plašas iespējas gan atrast darbu kādā lielā uzņēmumā, gan pašiem uzsākt savu biznesu. To nodrošina studiju daudzveidība, jo lekcijas šeit nereti lasa arī lielu un veiksmīgu uzņēmumu vadītāji, kas stāsta par savu pieredzi. Šodien kā reiz ir bijis absolvents mūsu, kurš ir izveidojis ļoti veiksmīgu biznesu. Un viņš arī šodien mums stāstīja ar ļoti tādu prieku, ka viņam izdevies atrast sadarbības partnerus Anglijā, ka viņam pavērās biznesa paplašināšanas iespējas. Ja viņš ir mūsu absolvents, tad, protams, ļoti priecēs. Ceru arī, ka no mūsu darba tur ir daļiņa ielikta. Pēc sesijas un diplomdarba aizstāvēšanas, protams, arī Latvijas biznesa koledžā, tāpat kā ikvienā mācību iestādē, pienāk brīdis, kad no absolventiem jāatvadās. Tas ir ļoti emocionāls mirklis kā studentiem, tā pasniedzējiem. Atkal ir tas brīdis, ka man jāšķirās ar maniem studentiem bijušajiem. Protams, katrs no jums aizējot no šīm telpām aiznes arī daļiņu no manis. Un man gribētos, lai jums veiktos dzīvē. Tik tiešām šajos apstākļos ir tā, ka mums katram ir jādomā, kā mēs varēsim izdzīvot. Mēs izdzīvosim, es zinu, un tie, kas ir izgājuši mūsu skolu, viņi noteikti izdzīvos. Šogad 5 cilvēkiem vidēji atzīme pārsniegusi 8 balles, bet vienam, kurš ikdienā vada pats savu uzņēmumu, tā pārsniedza 9 balles. Tas vēlreiz liecina par to, ka teorētiskās zināšanas un praktiskā pieredze ir ļoti veiksmīgi saplūduši kopā, jo viņš ir uzņēmuma vadītājs. Un cilvēkam vienkārši trūka teorētiskās zināšanas, kurš viņš veiksmīgi apguvis, un pielietoja savu praktisko pieredzi, gūt tik lieliskus rezultātus. Lai gan studiju laikā nevienmēr gājis gludi, diploma saņemšanas dienā studenti savai jau bijušajai skolai veltīja patiesi sirsnīgus un siltus vārdus.
Jāatzīst, ka tas tiešām man priecēja, ka bija vairāk pasniedzēji, kuri dalījās savā reālajā pieredzē, teiksim, ja, un tas ir tas pozitīvais tajā visā. Jo tāda tīra akadēmiski studējot, es teiksim, arī mācījies Latvijas universitātē, tas gan jau bija krietni daudz gadus atpakaļ, un tad tur tā pieeja bija nedaudz savādāk. Varbūt es pats biju jaunāks un, teiksim, daudz ko nesapratu, bet daudz pasniedzēji ļoti savas piegāja vielai. Un tas apgrūtina gan uztveršanu, gan, teiksim, arī vispār saprašanu, kāpēc tas vispār viss ir vajadzīgs. Šeit bija diezgan tādi pozitīvi piemēri, ja? Tas pašas psiholoģijas stundas bija ļoti tādas iedvesmojošas. Ja? Tas bija patīkami. Patiesībā gāja tā kā pa viļņiem, ja tā godīgi, gan vairāk tas saistīts varbūt ar pašas iespējām, tā pilnīgi 100% pievērsties mācībām vai vairāk vai mazāk domāt par tām, bet laiks ir bijis ļoti piesātināts. Patiesībā diezgan atbildīgi nācās visam pieiet. Nenožēloju ne mirkli, kad izvēlējos šo studiju programmu tieši šeit. Tiem, kas vēl tikai apsver domu par zināšanu papildināšanu, der ieklausīties Latvijas biznesa koledžas pasniedzējas teiktajā. Studentiem varētu pateikt, lai nāk un studē, jo tā ir iespēja, jo zināšanas tās ir iespējas. Un tieši bizness ir tas, uz kā arī mūsu valsts tiktu balstīt ar vien vairāk un vairāk jaunas izaugsmes, jaunas darba vietas. Un mans ieteikums nākt un studēt.